Šādi mēs iesākam mūsu pirmo epizodi. Es pēdējā laikā, bet vispār es domājusi un redzējusi apkārt, ka ļoti daudz cilvēkiem nav mērķi. Un vispār nav mērķi. Cilvēki tā kā nekustās uz priekšu, iet gadi, bet viņi ir tajā pašā vietā, nekas nemainās. Kāpēc tā vienkārši ir? Kāpēc cilvēkiem nav mērķi? Un kad tev, piemēram, ir tik ļoti daudz idejas, jo man arī tik ļoti daudz radošas idejas, tāpat kā tev, bet citiem cilvēkiem viņi pat neiedomājās. Viņi vispār pat negrib. Viņi ir iesēdējušies. Ja viņi ir iesēdējušies, viņi negrib, viņi ir savā sulā visu laiku vārā. Savā sulā. Jā. Tur vajag forši tā un šitā. Man jau tas nekas nenotiks. Tāpēc, ka tas ir nesasniedzams viņiem, liekas. Jā. Kā tu biji, kad tu biji tīneģis gados, kad mācījies, kā aizgāja no mājām jau prom vairāk? Tie mērķi jau ir tik maziņi, man liekas, tajā laikā bija. Un tu domāji tikai uz priekšu, es nezinu, mēnesi vai ko. Es atceros, ka es mācījos 9. klasē, un mans mērķis bija aiziet mācīties uz tehnikumu, uz Ventspils tehnikumu tieši. Mans mērķis bija mācīties tur, jo tur bija jauns kojas. Tas bija mans mērķis, man patīk gatavot. Es gribēju prom no mājām. Tas bija tikai viens mērķis. Liekas, ka man tajā laikā tad vairs nebija mērķi. Bet tad, kad es mācījos jau tehnikumā, tad tu, man liekas, ej caur tiem gadiem. Man liekas, ka es pat nemaz nezināju, ko es gribu darīt. Tagad it kā interesēja sports un tā tālāk, bet tie mērķi nebija tādi kā tagad. Jo tagad tie mērķi liekas, tādi tā kā, ka pilnīgi pašai. Es domāju, citiem cilvēkiem liktos crazy. Kad tu pasaki mērķi, viņam liekas, ko? Tā kā neiespējami. Tādi mērķi tagad nevar salīdzināt ar to, ko es tad domāju. Man liekas, un nebija tie mērķi nekādi. Vispār nekādi. Galvenais par rītdienu domāt. Kas būs rīt, tas bija arī viss. Es tā kā domāju, bet man liekas, ka es aizgāju uz Rīgu, tad, ka tieši, man liekas, pirms es aizgāju uz Rīgu, ka es biju mājās, vēl jaunāk, tad man arī bija tikai daudz, jā, es gribētu būt tāda, es gribētu būt šit un tur. Man liekas, ka es tagad atceros, es esmu domāju, man ļoti patīkās Lady Gaga. Un es jau viņai biju uz skicēju kurpes, kāds es taisīšu viņai. Un es viņai uztaisīšu, jā, un es sūtīšu viņai tās kurpes. Un es tad biju mājās, sēdēju un liku tās melnos acis, jā, un ģērbos un staigāju pa istabu. Pokerfejs. Visādi vien pati. Pareizi izšlaik, vēl viņš ir tādēļ. Un tad... Un pienāca tas, ka es aizgāju uz to Rīgas skolu, un es pieteicu, es domāju, ko es gribētu. Fashion design man patīk, mode un viss un bla. Un es domāju, tas fashion design, modes design. Bet beigās es jau netiku iekšā. Un bija jāuzliek vispār, kad ieteicās, bija jāuzliek ir tas, tā kā otrā iespēja un trešā iespēja, ko es gribu izvēlēties. Ja es netieku tur. Okay. Un tajā pašā brīdī, es domāju, es nezinu, es pat nebiju skatījusies ne uz vienām citām vispār. Es ieliku laikam otro, es ieliku kā āc izstrādājumu. Un trešos maz neatceros. Beigās jau netiku modēs, beigās es tiku āc izstrādājumu. Mācījos kurpes un somas. Un es domāju, vajadzēja man tie Lady Gagai varbūt uztaisītās kurpes, lai izsūtītu. Bet es vēl izmācījos. Kurs tas bija? Un cik tev gadu bija? Es nebiju, es vēl skundā mācījos. Es biju diezgan sīk, tāpat nebija 8. 9. klasa. Vēl mazāk? Jā, vēl mazāk. Ziet, tāds mērķis. Man reāli, es neatceros. Man bija liela. Nē, bet tagad, kad tu tā saki pa pamatskolu, es jau gāju vieglatlētikā pamatskolā, 7. 6. klasa, 8. klasa, 8. klasa mazāk, bet man tas treneris teica, ka es būšu pasaules čempioni. Man likās, ka es būšu vieglatlēti, kad es skriešu, es lekšu, un es būšu čempioni, man garas kājas, man labi rezultāti tur uz Valmieru čempionatiem brauc. Bet tie bija tādi, salīdzinām, tagad likās tie tādi nenozīmīgi mērķi. Es nezinu, kāpēc man tā liekas. Tādi maz, bet tagad tu pasaki par tām kurpēm Lady Gaga, man liekas tas tādas, Nē, bet jau atceros, jā, man viņa ļoti patikās, un es visu kaut ko sapņoju. Es satikšu viņu koncertantu, es iešu pie viņas un es viņai došu. Bet pēc skolas, pēc skolas, vispār skolas tie pēdējie tehnikumā, es domāju. Jā. Arī tāda, tā kā man, ne? Tāda, ka tu it kā, kas tālāk? Vienīgais mērķis vispār, tas pēc pabeidzu skolu, un vienīgais, ko es gribēju, ir tikt ārā no Latvijas. Tas bija vienīgais mērķis, ko es gribēju tikt vienkārši prom no visiem. Es izgāju daudz visādiem sūriem, un tad tas bija vienīgais, ko es gribēju, un es tiku. Vien pat es aizbraucu projām, un es biju kaut kāds 4 mēnešus, 4-5 mēnešus vien pat es biju, pēc tam man draudzene atbrauc uz Nīderlandi.
Bet tajā laikā es nevienu vispār nepazinu. Es aizbraucu, un man no jausmas, kur man jāiet, es kā parādās lidmašīnas. Ķipa, man jātiek ar autobusu līdz kaut kādai pilsētai, man jānokārta dokumenti. Beigās man mamma zina, tu nekur nebrauc. Tev atbrauks pakaļ, ķipā. Jā. Ķipa tev savāks. Kāpēc tu gribēji braukt prom? Tu gribēji aizbēgt nevis no Latvijas, bet būtu gribēji aizbēgt no sevis. Arī, bet vienkārši laikam varbūt gribēju būt viena pati. Vispār, kur man neviens nepazīst, vispār neviens neko nepazīst un viena pati vienkārši būt. Okay, un arī prom no Latvijas. Mēs neesam nekad bijis Latvijas patriots, tikai Latvijā, nekāda man es arī neesmu tāda, man nav tāda domāšana arī. Bet man tādas, es jau nekad neesmu gribējis tā kā palikt Latvijā. Cik es esmu Latvijā pēdējos gadus, tas ir, man liekas, what? Jā, man patīk Latvija, tā kā es mīlu Latvijā dzīvot, bet tas, ka man ir šī tikai vienīgā vieta, nē, tā nav. Man tie mērķi liekas tādi. Man liekas lieli mērķi tagad, kad tu pasies apakaļ salīdzinot ar saviem mērķiem tagad. Un kā tev mērķi bija tad tā domāšana? Tev liekas, ka viņi tā kā ir arī tādi tā kā nopietni mērķi. Tā kā es gāju, tehniku mācījos tajās vispār, laikos. Ka tu biji mazāk, jā. Nevis tagad pēdējā 5 gadē, bet pirms tam. Kad tu tā pasies Godīgi apakaļ? es neatceros, jo es tajā laikā, man liekas, tik ļoti nedomāju, jo es dīlēju pat ar sevi visu laiku. Tas ir tas atpakaļ. Lietas, ka te aizien no teenageru sāc jau pieaugt, man liekas. Ka tu nesaproti vēl neko. Vispār tu neko nesaproti. Tāpēc jau arī man nebija tie mērķi tādi. Jo tu mēģini sataustīt vispār, uz kur pusi man jāiet. Tā kā, man patīk sports, ok, bet es negribu varbūt varētu pa fitness treneri. Ok, es negribu darīt to. Tāpēc tu tā kā apmaldies uz mazai. Tad tu kaut kā pēc tam, kad tu, man liekas, tu paliec vecāks, tad tev aiziet viss kaut kā. Ja tu iziet cauri kādām pieredzēm, tu visu kaut kur strādās, un redz, ok, tā es negribu, bet ja tu visu laiku vienā vietā, un tu, piemēram, nezinu, tā kā rītīgi vienā vietā, tad tu, man liekas, nemaz nevar neko sasniegt. Ja tu visu laiku esi vienā vietā. Jā. Tu nezini, nemaz kā var labāk. Tu neko neizmēģini pat jaunu, kaut ko citu, kaut kādas, ka tu strādā pie kaut kādiem tur, tādiem nekādiem tur cilvēkiem, ne, un tu aizbrauc kaut kādā citās, tur visādās kaut kādas rūpnīcās strādā. Un ja tu vēl atļauj sev nolaisties tik tajā pašā līmenī, jā. Man liekas, jā, un tu vienkārši... Un tiem cilvēkiem jau nav mērķi, kas tev tā kā darba kolēģi. Un tev it kā bija mērķi, bet tu saprati, ka tu pat nemani, ka tu arī esi tik zemu, ka tev vairs pašam nav, un tu esi pazaudējis sevi reāli. Ja tu vispār nesaproti, kāpēc tu dari. Kāpēc tu vispār iet uz darbu tādi, ka nepatīk tev tur būt? Kāpēc tu ir iespēja iet kaut kur citur? Tev ir tik daudz iespējas iet, kur strādāt. Jebko tu vari darīt šajā pasaulē. Man uztais labāku CV, uzrakst kaut ko samūdi. Nobody cares. Hobiju dari kaut kādi, pārvērto kaut kādu, nezinu, izdomā, pārdot, adi tamborē, dari to, kas tev patīk. Nē, tev jābūt vienā vietā, tāpēc, ka tur ir droši. Jo tev tur maksās tik un tik. Jā. Un tu zini, ka tev maksās nākamais tik un tik, tāpēc tu nevari iet prom. Jo tu aizies prom, jo tu tev neko nemaksās. Jā. Un kas būs ar tev rītdien? Tur, piemēram, man tev tāda sajūta ir. Tagad, es domāju, parasts cilvēks nevarētu tā domāt. Tev jau vispār savādāk ir. Tā kā, tev ir darbi. Mēs sēžam tie studijās, starp citu. Šeit ir darbi lieli, kur noteikti 100% nākotnē tiks pārdoti. Bet tu nevari zināt. Tu nezini, vai tev rīt nopirks. Tas pats arī man ir. Tā kā, es nevaru paredzēt, cik man nopirks. Tu esi laiks tādā stresā. Jā. Un tu arī ieguldi tik ļoti lielu laiku. Indijas tauta tur viens darbs, ko viņi jau taisa. Gads būs augustā. Jā, un tā kā iedomājieties gadu darīt kaut ko, un tev par to nemaksā. Tu vienkārši tur ieguldi, un tev ir tā kā jābūt domāšanai, ka tev sanāks, ka tas būs tas, ko tu darīsi. Jā. Tas izkāp no komforta zonas, ka tu reāli nezini. Un tad, kad tu nezini, tad man tur sasniegt arī daudz. Tu nezini, cik tev būs rītdien. Tu nezini, vai tev vispār nopirks kaut ko no Vinted. Tu nezini, vai tev nopirks kaut ko. Tas Vinted bija tāds stulbs vienmēr, bet vispār tu nezini reāli. Es nezinu, kā man ies rītdien, bet es kaut kā man patīk kaut kā, kad tā nezinu. Man liekas, tam ir jāpatīk, ko tu dari. Jā. Arī tie darbi, es tagad man patīk. Es zinu, tas tā kā sajiet kopā, ok, šitas nebūs, es šitos darbus netaisīšu visu mūžu, vai ne? Tā kā tas ir skaidrs. Bet nāks tev kaut kas cits noteikti. Bet tas ir vienkārši šito izdomāju, ka es gribu šito darīt. Man patīk tas darīt, un es gribu šito izdarīt, un tas man aizvedīs tur, ko es gribu būt. Un tad vienkārši darot, ko tev liekas tur, ko es gribu būt. Es gribu tur to lielo, tur studiju, blā. Bet
Es jau vēl it kā, ķipa, es zinu, ko es tur, tā kā, ko es taisīšu, ne, bet es vēl nezinu, jo... Bet tu jau redzi to vīziju. Ja es redzu vīziju, un es nezinu, kādi cilvēki man tur būs pārējais un tā, bet es zinu, ka tas būs. Un mēs visi kopā radīsim to skaistumu, tu visu tās skaistās lietas, bet es zinu, ka šitas ir tas, kas man aizvedīs tur. Tāpēc es arī to visu daru, un es zinu, ka tas man aizvedīs tur, Jā. Zinu, vēl interesanti ir, ka man būs reāli 5 gadu drostādi zīmolam, vismorāli, bet daudz man reāli, 4 tagad ir, būs 5. Jā, bet tā kā man nav bijis neviena diena mūžā, ka man tāds, nedarīšu to vairāk. Vai man riebas. Jo vienmēr ir kaut kā tas radošais iesaistīts iekšā. Ok, ir tad darba kaut kādi jāliek rosēts internetā. Tas viss tāds sēdi, tā kā pie datoras, tā kā tāds kurmis vienkārši. Bet tas laikam ir tas radošais. Jādomā kaut kas, jābildējās, jādara tas, tur jau ir tas viss iesaistīts iekšā. Ja tas nebūtu, es domāju, man nepatiktu. Jā. Ir tas radošais kaut kas tā kā jābildē, nezinu, jāfilmē, jāģērbjās, jātaisās, jādomā. Es domāju, ja nebūtu radošais, tad tev šodien nepatiktu, ja tev būtu jāliek tikai internetā klāt kaut kādas lietas. Labāk kāds cits to ieliek. Es nevaru pieķerties tam vispār klāt, tajām visām datorlietām un darīties. Kā cilvēkiem vispār atrast mērķi? Man liekas, ka cilvēki, lai atrast savu mērķi, viņiem jādara visādas lietas, jāmēģina. Jebkur jāpiedalās, un kaut kādi pasākumi, koncerti, jebkur jābūt ar cilvēkiem. Un tur tikai redzēt, ko tā ceļošana. Tu vienkārši redzi apkārt, kas notiek, un tu skaties, jā, es arī tā gribētu. Un tu skaties, tā kā, ej sīkāk iekšā, ko tu vari darīt. Un reāli pārvērst to savu, to, kas tev patīk, pat par savu ienākumu avotu. Lai piekrīt arī tev. Jā, pierakstīt varbūt visu arī idejas visādas, ko tu varētu darīt. Jā, es neticu, ka nevar būt tā, ka tu pilnīgi neko negribi darīt. Un arī vispār to internetu vajadzētu izmantot tā kā... Nevis, lai scrollot jā, un nevis, lai salīdzinātu sevi. Bet kaut ko mācīties. Iegūt. Ej YouTube. Iemācies kaut ko, jā. Gribu iemācīties adīt tamburēt, paņem atver YouTube. Vienkārši how to do this, how to do that. Mēs visi iemācāmies. Es iemācījos internetu veikalu. YouTube un ChatGPT visu. Jā, tagad ChatGPT vispār, un tagad vispār crazy. Man tagad vajag ChatGPT ir arī. Tā kā crazy. Jā, visu var iemācīties, un galvenais ir kustēties, ej ārā, pastaigā pa mežu. Ieelpo svaigu gaisu, ej ārā, pasēd pie upes. Padomā, nevis, bet patiešām aizer acis un paklausies dabā, nevis izej ārā un paskatās. Nevis tajā troksnī, piemēram, brauc mašīnā ar radio, ej pa ielu, austiņas ausīs. Vienkārši esi ar sevi, vienkārši tā kā, ko tu reāli gribi. Es atceros, ka es kādreiz pat nevarēju aiziet viena pati paēst kaut kur vai viena pati iziet pastaigāties. Man likās, ka kādam vienmēr man līdzi ir. Un es vēl tagad man izlec ārā pirms 4 gadiem, tas varētu būt, ka es skrundā sēžu soliņu. Un es uzrakstīju, es beidzot tā kā, es biju nofočējusi savu šādi, kad es tā kā sēžu un ēdu riekstiņus, un es uzrakstīju, beidzot, ka man ir vienai laba ar sevi. Es vienu pat sēdēju, es skatījos ārā uz vainas, domāju, cik forši. Man iepriekš bija tāds, ko tas vien pat tur iešu? Es labāk tad istabā es nevis vien pat, bet tā kā, es zinu, vairākas cilvēks arī, kam tā ir. Bet neredzēt viens pats pājās, tu liekas, tā kā, visi jau uz manīm tur skrien. Nevienam neinteresē. Nevienam visi savās domās, idejās visās, un vienam ir tik forši būt vienam un darīt kaut ko. Vienam pašam, tu vien pat šiverējies, un tev tāds, I love it. Un tu neskan mūziku, tu vienkārši klausies. Jā, man arī neskan mūzika. Man reti, man vispār reti, kad skan mūzika, man parasti skan podcasts kaut kādā. Jā, tu klausies kā cilvēki idejās. Es vienkārši nevaru paklausīties nevienā, vai vajag vienkārši klusums. Man tā ir pēc tirdziņiem, ārprāts. Vienkārši klusums, pilnīgi klusums, un es nevienu dzirdēt. Es viss tā kā pa daudz laiks. Gribās sevi dzirdēt, tu vairs nedzirdi sevi, tāpēc tā man liekas arī. Kāds šim visam rezumē ir? Ka mērķi negarantē panākumus, bet tas dod virzienu. Jā. Jā, bet tā reāli ir. Tā ir, jā. Tā ir. Tie nav tavu panākumu. Tie mērķi tā kā... Nē, tie mērķi ir būt, bet ja neko nedarīs, nekā nenotiks. Jā, piemēram, man arī bijis tā kā, ir tādi mērķi, bet tu jau neko neizdari, lai tas mērķis būtu. Tu tikai galvā domā, ka tu to dari, bet tu īstenībā nedari darbu, lai to sasniegtu. Tu vienkārši domā, ka tu ķepa esi entrepreneur. I'm the baddest, bet tu īstenībā... Neko nedari pa dienu. Vienkārši no rīts, vakars, nekur nav ticis tālāk. Man tā ir bijis. Vairākas dienas pēc kārtas. Tu ķipa, tev liekas, jā, this is it, bet pasies, ir jau jāgulēt. Ja tu visu laiku esi galvā domājis par to, ja nav virziens, tad neko nesaprotu. Jābūt virzienam ir. Jā. Tāpēc jārakstīs uz papīra.
lai tu varētu redzēt vispār, kas tev interesē un kur tu gribi aiziet, jo, ja nav uz papīra nekas, vai tu vispār neesi uztaisījis kaut kādu rezumē, kas notiks, tad, man liekas, tu vienkārši plūst pa straumu. Man tā liekas. Un kad tu plūst reāli? Es esmu ļoti slikti vispār rakstījis. Tā ir? Tā viņa tā arī paliek, un es viņu nekad neapskatos. Reti kaut kur, man tagad... Bet redziet, tev tikko norezonēja tas, ko es pateicu. Jā, bet vienkārši es nevaru to rakstīšanu. Bet tev vajag priekšā, tur, kur tev pie spoguli, nolīmēt to spoguli, man tā bija. Es esmu pat uzlīmējusi tur kaut kur Pie blakām, ledskapi arī. Es viņu neskatos. Varbūt tev vajag katru dienu pamosties, vai iepriekšā vakarā varbūt. Jā, bet sarakstīt nākamo to-do listu nākamajai dienai. Tā tu tik sarakstīt. Es rakstīju, es kaut ko nesen rakstīju. Un tu nevari sākt darīt kaut ko citu, nevari sākt remontēt savu koridoru, jo tev ir jādara šeit. Es nevaru pieķerties viņu. Tā nav problēma. Nē, tas ir skaidrs. Nē, man tā kā es atnāku, ir, piemēram, manī tā parasti. Ok, man tur jāsamaļ papīrs, tāds kreatīvs, lai es varu turpināt kaut ko darīt. To es zinu, man nav ko rakstīt, es vienkārši zinu, ka man tas ir jāizdara, un to es arī daru. Es jau zinu, man jau ir tas studijas darbi. Man nepatīk rakstīt, jo tas process ir tāds kreatīvs, piemēram, ok, es uzrakstīšu stundu tur var, ne, un tur man šitas sēdz. Nē, bet pa stundām, nē, galveniem punktiem vajag būt dienā. Tu vismaz nē, un tas domas jau man ar tā bijis, ka... Manī, piemēram, krāsot darbu. Jā, es viņu krāsoju. Tu jau nekrāsos viņu visu dienu. Es krāsoju citreiz visu dienu, es gaidu, kamēr nožu uznākumu krāt. Šitās darbi visu dienu. Bet tev nebūs tā, ka tev iešausies galvā citu domu, teicies prom? Nē, es tajās brīžos, ka viņš žūst. Es neeju prom, es vienkārši tā kā... Man jau jāgaida, kamēr nožūs. Es nevaru uzreiz to visu darīt. Nākamo kārtu. Jā, lai kamēr nožūs. Es citreiz tā, ka uzreiz vajag slapjo, bet tas ir kaut kas savādāks. Varbūt tev vajag nedēļas mērķis, jo man ir nedēļas mērķis. Jā, jo man dienas mērķis man pa nedēļām man ir reāli, zini, kas man pēdējā laikā palīdz. Man ir, zinu, kad tu biji pie maniem, tu redzēji, man kaut šāda lapa ir, uz galda viņa bija tad vienkārši rakstīt nedēļu no 1. līdz 7. nedēļa, 6 dienas, 7 dienas. Nākamā, un rakstīts 1. nedēļa, 2. nedēļa. Un šajā jūlijā sanāk 5 nedēļas. Zini, 5 nedēļas ir jūlijā. 31 datums ir. Man sanāca 5 nedēļas. Bišķi mazāk tāds pēdējā nedēļā, bišķi mazāk dienas jau sākās jau augusts. Bet reāli 5 nedēļas. Ja domājies, ko tu šajās 5 nedēļās var izdarīt? Tur tik daudz ko izdarīt, bet atkarībā, kur tavs laiks aiziet. Tāpēc vajag varbūt pa nedēļas rakstīt tāds lielākos mērķus. Tu atķeksē pēc tam, ķipā. Varbūt tev vajag šeit studijā tāfelīti. Vispār jābūt labi, varētu kaut kur pielikt. Tur priekšā, tur. Tās sienas. Es cik atbišķi to teikt. Viss. Jā. Vajadzētu tā palīdz. Un arī, jā, un vēl pēdējā lieta, man liekas, ir, ka vajag sākt ar mazu mērķi, nekā gaidīt lielu mērķi. Jā. Ar mazajām lielo vajag sadalīt pa mazākiem. Jā, pa mazākiem, jo sadāk, man liekas, tu uzrakst kaut ko, tā liekas, tādu milzīgu, tu liekas, kā to vispār var sasniegt. Tu sev zemapziņā, tu domā, bet tas vispār tā kā... Man tā iebīs, ka es domāju, tas reāli ir. Jā, es būšu tajā hotelī, tagad es domāju, kas man jādarīja? Jā, tu tā kā gribi, bet... Ko lai man jādara, lai es dabūtu to hotelu? Es dabūtu, lai es uzsāsīju hotelu. Man nekā bija tāds, ka es jādara. Es jau Pūņās dzīvoju pie mammas, un es atceros, ka es teicu draudzenei ārā, ka es pēc 5 gadiem iebraukšu šeit iekšā ar BMW M4. Es tā teicu. Bet BMW M4 vislabākā, smukākā. Jā, un arī patīk. Un es tā pateicu, un tā ir, tā nav. Bet tāpēc, ka es tā kā pateicu to vienkārši to lielo mērķi, bet es neizdarīju tos mazos darbības, kas aizdara, lai tu tik līdz tam. Saproti? Jā. Bet jā. Bet arī man nav bail teikt skaļi savus mērķus. Man nav bail, ka kāds pateiks, ej, galīgi, ko tu tur saki? Man vispār neinteresē. Tā kā... Nē, man tikai... Man liekas, tev arī man saka. Es tevīm, jā. Tev man saka, es vienmēr saku, tu vai, jā. Vienkārši citreiz ir tāds cilvēks, kam vispār neklausās. Jā. Tā kā, kur tu saproti, ka nav vispār jēga. Jā, man nav jāg teikt, jo viņam es nezinu, kas tas ir. Jā. Jā. Vakardienas Indija. Kā jēga. Jā, vakardienas Indija man Snapchatā atsūtīja, ka viņa ideja ir, bet tu tā bailīgi it kā runāji. Tu runāji tā bišķi bailīgi. Jā? Nu jā, tu tā kā video. Es zinu, tu teici tik ātri. Tu atbildēji man kaut kā tik ātri, tu piekrīti? Jā. Es uzreiz, aiziet, filmējam, darām. Jā, es tikai aizdomāju. Bet jā. Kāpēc mēs spēl to grievu? Jā. Kāpēc? Bet varbūt citreiz nevajag. Citreiz varbūt nevajag vispār. Visu laiku kaut kam vajag... Kāpēc? Citreiz vienkārši man besī. Vienkārši es zinu, man liekas, ka tu esi pamanījis. Man tā ir.
Nu, nevajag visu laiku kāpēc. Vienkārši tev nāk, Es zinu. Tu vienkārši gribi to izdarīt un viss. Es zinu, man tas kaut kā jāmaina. Kāpēc šitā, kāpēc tāda? Tas ir sajūta. Tāpēc, ka vienkārši man tāds sajūta. Zini, kāpēc man tā ir? Tā man rokas paņēmās un to izdarīju. Zini, kāpēc man tā ir? Es pareizi, kāpēc man tā ir. Jo es savu laiku vērtēju naudā. Reāli naudā. Ja tikai, piemēram, kaut kādas sadarbības vai, piemēram, kaut kāds pirkums internetu veikalā, es viņu vērtēju, tā kā, piemēram, man samaksās par to, piemēram, tur 200 eiro, samaksās par kaut kādu video. Tas, domāju, ja man, piemēram, jāfilmē tur 3 stundas, tad sanāk, ka stundā nopelnīja tik un pusvēl man jāmontē vēl 2 stundas klāt. Tu tā kā izvērtē to naudu un domā, vai tas vispār vajadzīgs ir? Jo tu jau to dari, lai dabūtu it kā to naudu, bet es nepadomāju par to otru pusi, ka tas man dos jaunas acis. Piemēram, tāds pats raidījums filmē. Es nepadomāju par to otru pusi, ka tas ir būs jauns iespējas, ir varētu vēl redzēt. Es padomāju, kā par to, es izniekoju savu laiku, jo man nebija tā kā ienākumu tajā brīdī. Saproti, es biju tā kā prom. Saproti? Man domāšana? Ķipa, jā, bet tāpatām. Citreiz tās 2 stundas. Ko tu mājās citreiz 2 stundas nodara? Vienkārši neko. Nu jā, es it kā internetu veiklā ķipa darīju, bet tā pašā laikā nekas nemainās īsti. Es saprotu, man domāšana, ka visu laiku, jā, tas tā kā, tas pats. Jā, bet es jau savas laiku galvā tik un tā savas laiku mocu. Šis sarunas mērķis nav kādu cilvēku pazemot vai, nu es nezinu, likt justies slikti. Šis mērķis ir cilvēkiem attīstīt sevi, pievērsties sev vairāk, atrast sevi, atrast, ko viņi gribētu darīt. Un jā, iedvesmot jūs, jo mēs gribam iedvesmot arī citus cilvēkus, darīt lietas, kas aizved pie lieliem mērķiem. Priekā. 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 Wow, kas kā? Vai ne? Tas kristāls ir? Aiziet!